Bezdievīgajiem nav miera, tā saka mans Dievs, bet tas kungs mājo pie tiem, kam ir pazemīgs un sagrausts gars. Apskatīsim šodien šos divus konceptus, kas atrodam Jesejas grāmatas 57. nodaļā, un padomāsim, ko tieši tas nozīmē un kā tas izpauž mūsu dzīvē. Pirmkārt, bez dieviem nav miera. Mēs taču visi zinām cilvēkus, kuri netic Bībeles dievam, kuri kalpo elkiem, kalpo sev, dzenās pēc pasaules atzinības, bet viņiem tak ir labklājība un ir šķietams miers. Mēs varam pastīties uz Skandināviju, uz rietumu pasauli, uz daudziem ļauna darītājiem, kuri dzīvo cilvēcīgi, miera pilnas un labklājības pilnas dzīves. Bet vai tas ir tas, par ko Bībele runā? Kā mēs zinām, arī Jēzus saviem mācekļiem teica, ka viņš tiem dod mieru, kuru pasauli nevar nec dot, nec arī atņemt. Tas ir miers ar Dievu. Kāpēc tas ir tik būtisks? Un kāpēc cilvēki, kuriem varbūt šajā pasaulē ir izdevies iegūt visu, ko viens cilvēks miesīgi varētu vēlēties, viņiem tik un tā nav miera? To kādreiz mēs saucam par tukšumu sajūtu, bet es to raksturotu tā, vienkāršiem vārdiem. Jūs atceraties, kā tas bija bērnībā, kad tu esi izdarījis kaut kādas blēņas, vai vecāku priekšā skolā, nevis priekšā, bet māju vidē. Un tad kā pamainījās tā tava iekšējā sajūta? Visur, kur tu atrodies, tev visu laiku ir bail, ka kāds būs uzzinājis, ka tu to esi izdarījis. Piemēram, izsits kaut kādu stiklu vai kaut ko salauzis, kaut ko ietriecies. Un lai gan citi bērni var relaksēties un piedalīties notiekošajā, tu arī it kā esi tur. Un varbūt, ka tev pat tur labi veicas un klājas. Bet tev visu laiku ir papildus stress, tamdēļ, ka tev ir bail, ka kāds taču būs uzzinājis, kāds būs ieraudzījis, kāds būs nosūdzējis to, ka tu esi sastrādājis muļķības un ka tu tiksi nosodīts. Lūk, Bībele saka, ka visi tie cilvēki, kas noraida Kristu, kas nesako Dieva vārdam, ir Dieva ienaidnieki. Un tie visi ir pārkāpuši Dieva likumus, visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības, bet grēka alga ir nāve. Un tādēļ pat tie cilvēki, kuri netic Dievam, kuri noraida Dieva eksistenci, noraida Dieva likumus, tos negrib pieņemt. Savā prātā viņi to var izdarīt, bet savā sirdī nē. Savā sirdīs viņi joprojām zina un apzinās, ka pirmkārt ir kāds augstāks spēks, ka ir kaut kāds dievišķs likums, ko viņš ir ielicis mūsu sirdīs, tādēļ mēs pārsvarā zinām, kā būtu vajadzējis rīkoties, un zinām arī, ka pārsvarā mums neizdodas dzīvot pēc tā standarta, kā mums būtu jārīkojās. Un tā intuitīvi mēs nojaušam, ka Dievs nav apmierināts ar mums, pazuduši grēcīgi cilvēki, ka Dievs ir dusmīgs, ka viņš ir taisns, un ka viņa standarts ir tik ļoti augsts. Un tamdēļ kā gan, lai cilvēks varētu dzīvot miera pilnu dzīvi, pat dzīvojot lielākajā labklājībā, ja viņš apzinās, ka Dievs, kas ir kungs un ķēniņš pār visiem, kurš kādu dienu tiesās pasauli, ka viņš ir dusmīgs uz tevi, ka tu esi pārkāpis viņa likumus un kādu dienu tas iespējams nāks gaismā. Un vēl vairāk, ja svētais gars strādā pie tā cilvēka sirds un pārliecina viņu par grēku, taisnību un tiesu. Tā kā bez dieviem miera nav. Bet mums, ticīgajiem, mums tas miers ir dots. Jā, šajā pasaulē būs bēdas un ir dažādas skumīgas lietas, ir karu daudzināšana, ir daudz kas, par ko varētu satraukties. Bet mums ir ankurs, mūsu dvēseles ankurs. Mums ankurs ir debesīs. Mums ir miers ar Dievu. Mēs zinām, ka pat ja mēs saskartos ar nāvi, ar visu šīs pasaules sliktākajām, ļaunākajām lietām, tas būtu patiesībā ieguvums, jo nāvi mums ir ieguvums. Nāve ir tā, kas mūs savienos ar mūsu kungu un ļaus mums piedzīvot un saņemt šo apsolījumu, uz kuru mēs ticam un paļaujamies svētajā garā. Mums ir šis miers ar Dievu un mums vajadzētu to novērtēt, un mums nevajadzētu ļauties, lai mūsu dvēsele ir izsamisusi un lai tā raustas un mētājas visapkārt, bet lai mēs stipri esam noankuroti un balstāmies taisnībā Kristu Jēzu, lai mēs stipri balstāmies evaņģēlī apsolījumā. Un tad, jā, labklājībā vai trūkumā, miera laikā vai kara laikā,
Mūsu sirdīs būs miers, jo mēs zinām, ka mums ir miers ar Dievu caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Halleluja, halleluja. Bet tad no otras puses tur arī Jeseja piemin, un vairāk kārt mēs redzam arī Jesejas grāmatā, kur ir minēts, ka Dievam ir patīkams un Dievs mājo pie tiem, kam ir sagrausts un pazemīgs gars. Un es gribēju drusku arī tam pieskarties, jo daļā kristietības šis vārds, šī ideja neliekas patīkam, jo mums taču visu laiku ir jābūt priecīgiem, mums jābūt uzvarā. Bet kā es saprotu šo vārdu sagrausts gars, tas nozīmē, ka pirmkārt jau sākuma punkts ir, ka mēs apzināmies savu grēku, ka mēs apzināmies savu vainu svētā Dieva priekšā. Un tad mēs lūdzam žēlstību, mēs meklējam viņu vaigu. Un mēs neizturamies viegliprātīgi, mēs neizturamies ar tādu paģērošu attieksmi, ka mums pienākās. Jēzus nomira par maniem grēkiem, tas taču ir, tas ir, protams, viņš to izdarīja, tas ir tas, ko apostols Pāvils vēstulē romiešiem saka. Kā gan jūs varat turpināt dzīvot grēkā? Ja jūs esat miruši līdz ar Kristu, viņš to ir paveicis priekš jums. Un šis sagrausts gars ir, kad mēs apzināmies pirmkārt, ka tas, ko mēs esam pelnījuši, ja mēs saņem, ko esam pelnījuši, mēs aiziet pazušanā. Bet ka Kristus ir to paveicis priekš mums, un tāpēc cik dienas mēs novērtējam to. Un arī mūsu šī te dzīvesveids vai dzīvesveida daļa ir šis te atgriešanās, nožēlas, attieksme, sirds stāvoklis Dievu priekšā, jo, lai gan viņš mūs ir taisnojis, mēs zinām un redzam savu dzīvi un savu ikdienu, ka mēs ikdienas kritam un klūpam un nespējam dzīvot pēc tā standarta, mēs visu laiku arī netrāpam mērķī, mēs izgāžamies un krītam. Un tas nav kaut kas mūs pazudina, kas mēs esam Dieva bērni, bet tas ir tas stāvoklis, kas arī ved uz svētapšanu, kas ved mūs tuvāk Kristum, kas dod mums tuvāk vairāk pieķerties viņam. Ka mēs ikdienas varam nožēlot, ikdienas varam atgriezties un ne vienkārši savā spēkā, bet lūk, lai viņš dod mums spēku uzvarēt grēku. Sagrausts gars un pazemīgs sirds nebūs tā, kas teiks, Dievs man ir piedevis, es varu turpināt dzīvot grēkā, es varu turpināt dzīvot, kā es pats vēlos. Nē, tā ir lepnība, augstprātība, un lepnība nāk pirms bojā ejas. Kurš gan var būt lepns Dievu priekšā? Mums nevienam nebūs ar darbiem, ko lielīties. Efeziešiem 2:9 to mums saka. Mums nav vispār nekā, ko lielīties. Mēs visu saņemam Dieva žēlstībā, viņa milzīgajā mīlestībā. Un tāpēc kristiešu dzīvi un patiesi kristiešu sirds stāvokli vajadzētu raksturot tieši šiem vārdiem. Sagrausts un pazemīgs gars Dievu priekšā. Jā. Tā kā bezdievīgie cilvēki, neatkarīgi no tā, kādu citu maldu reliģiju vai filozofiju, vai viņi pieņem vai pārdomā, vai varbūt, ka ir galīgākie ateisti, lai gan tāda nav. Ja tu parunā ar jebkuru ateisti, izrādās, ka viņš tomēr ir agnostiķis, un tad, ja tu parunā vēl, tad Dieva žēlstībā viņš arī var noticēt patiesībai, nevis apslāpēt to. Tā kā bezdievīgie mieri nav, bet mums ir, paldies Dievam, un šo miera vēsti, šo prieka vēsti, šo salīdzināšanos ar Dievu mēs arī sludinām, lai arī citi cilvēki varētu piedzīvot un iemantot šo mieru, ko Dievs tas kungs mums dod. Un mūsu patiesa sirds stāvoklis, un tas, kas Dievam patīk, tas upurs, kas Dievam ir pieņemams, ir sagrausts gars. Halleluja. Kad mēs negribam dzīvot grēkā, kad mēs negribam dzīvot, turpināt, mēs negribam nožēlot, paraudāt, un tad jau atkal pēc dienas vai pēc dažām stundām plānot, kad mēs atkal šos grēkus darīsim. Nē, mēs atstājam pasauli, mēs atstājam grēku, lai tuvotos viņam. Apzinoties, ka mēs nespējam, ka mēs nevaram, bet tas viss ir no Dieva žēlstības, un tāpēc mēs lūdzam Dievs, dod mums spēku arī šodien dzīvot dzīvi, kas tev pagodina, dod mums spēku izdarīt pareizās izvēles, savaldīt savu mutu, savaldīt savu miesu, būt par gaismu, būt par liecību, mīlēt citus tā, kā tu mūs esi mīlējis, un padoties tavam vārdam, pazemīgi staigājot tavā priekšā. Lai visiem svētī diena!